Labdien! Man sauc Zigurds Strīķis. Esmu Pilsoņu kongresa fonda valdes loceklis. Tātad, kādēļ Pilsoņu kongress joprojām ir ļoti svarīgs? Pilsoņu kongress ir Latvijas pilsoņu trešās atmodas augstākais politiskais sasniegums, jo pēc vispārējām tiesiskām un demokrātiskām vēlēšanām izdevās sasaukt Latvijas Republikas pilsoņu pārstāvniecību, kura noteica ceļu, kādā ir jāatjauno okupācijas, pirms okupācijas pastāvējusi Latvijas valsts. Pilsoņu kongresa izveide notika pēc Igaunijas parauga. Igauni gāja mums dažus mēnešus pa priekšu, un Latvijas LNNK pārstāvji brauca pie Igauniem pārņemt viņu pieredzi. 1990. gada pavasarī notika Pilsoņu kongresa delegātu vēlēšanas, kuras notika pēc vispārējais Latvijas Republikas pilsoņu reģistrācijas. Tika reģistrēti 800 000 Latvijas Republikas pilsoņi, un vēlēšanās piedalījās aptuveni 700 000 reģistrēto pilsoņu. Un 1990. gada 1. maijā uz savu pirmo sesiju sanāca Latvijas Republikas pilsoņu kongress. Tas bija notikums, kuram sekoja visa Latvija. Notika Latvijas radio un televīzijas tiešraide, un pasākums notika Filharmonijā, jeb ko tagad pazīstam vairāk kā Lielo ģildi. Un pirmajā Pilsoņu kongresa sesijā pieņēma lēmumu par Pilsoņu kongresa darbības pamatprincipiem, kuru vēlāk jau sesijā, kas notika vasarā, izdarīja izmaiņas. Un tātad izmaiņu būtība bija tāda, ka Pilsoņu kongress pasludināja, ka tas ir 1918. gadā proklamētās 1920. gadā Krievijas un 1922. gadā Tautas Savienības padomes atzītās valsts, agrākās Tautas Savienības loceklis, Latvijas Republikas tiesiska pārstāvība. Šis dokuments ir pieņemts otrajā sesijā 90. gada 30. jūnijā. Apakšā ir paraksts Latvijas komitejas priekšsēdētājs Aigars Jirgens, Latvijas komitejas sekretārs Gunārs Posnieks un kongresa redakcijas komisijas priekšsēdētājs. Tātad Pilsoņu kongress ir vienīgā institūcija, kura ir tiesīga atjaunot pirmskar pastāvējušo Latvijas Republiku, un arī ir tiesīga uzraudzīt, kā to dara jebkāda cita institūcija Latvijas Republikas pilsoņu vārdā. Augstākā padome varēja spērt soļus, lai atjaunotu pirmskar pastāvējušo 18. novembra Latviju de jure. Tas lai varētu atjaunot de jure pastāvējušo Latviju de facto, bet augstākā padomē bija pienākums rēķināties ar Pilsoņu kongresa lēmumiem šajā jomā. Un tagad ir pagājuši jau daudzi gadi, un diemžēl pārsvaru guva tie Latvijas Republikas pilsoņi, kur atbalstīja un sadarbojās ar okupācijas varu. Un pārsvaru ņēma augstākā padome, kur izmantoja plašsaziņas līdzekļus, lai uzspiestu tautai savu viedokli. Mēs zinām to, ka Latvija nav attīstījusies veiksmīgi šo 30 gadu laikā, un mēs esam starp Eiropas valstīm pēdējās vietās.
vēl viens būtisks pilsoņu kongresa pieņemtais dokuments, kurš ir pieņemts pilsoņu kongresa 7. sesijā, kas notika jau gadu vēlāk, 91. gada 14. septembrī. Un šeit pilsoņu kongresa paziņo, ka augstākās padomes pieņemtajiem likumdošanas aktiem un slēgtajiem starptautiskiem līgumiem ir pagaidu raksturs, un tie uzskatām par likumīgiem tikai tad, ja nav pretrunā ar starptautisko tiesību normām attiecībā uz okupētu teritoriju. Tajā skaitā 1907. gada Hāgas un 49. gada Ženēvas konvencija, kā arī nav pretrunā ar 1948. gada konvenciju par genocīda noziegumu novēršanu un tā sodāmību. Tālāk nedrīkst būt pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi un citiem likumdošanas aktiem valsts tiesību un civiltiesību jomā. Un nedrīkst būt pretrunā ar Latvijas Republikas pilsoņu kongresa lēmumiem. Un kas pats būtiskākais pilsoņu kongresa šajā dokumentā ir noteicis arī 5 kritērijus, kuri nosaka, vai Latvijas okupācija ir uzskatām par izbeigtu vai nav. Un tātad lasu dokumentu. Okupācija uzskatām par izbeigtu tikai tad, ja no Latvijas Republikas teritorijas izvests viss padomju karaspēks, atvaļinātās militāra personas, bijušie VDK un PSRS iekšlietu ministrijas darbinieki, PSRS pilsoņi un viņu ģimenes locekļi. Mēs labi zinām, ka tas nav noticis. Mēs zinām to, ka okupācijas armijas virsnieki tika pārdērti civilās drēbēs un palika šeit ar visām savām ģimenēm. Tiek lēsts, ka aptuveni 14,000 okupācijas armijas virsnieku plus vēl viņu ģimenes locekļi palikuši Latvijā. Lieliski apmācīti, iespējams, ka ar bruņojumu krājumiem. Un tātad šis pirmais kritērijs nav izpildīts. Tālāk evakuēt visu PSRS militārās rūpniecības uzņēmumu un ar tiem saistītās zinātniski pētnieciskās iestādes kopā ar tur nodarbinātajiem PSRS pilsoņiem. Arī par šo kritēriju ir zināms, ka nav izvesti Vissavienības pakļautības uzņēmumi un viņu darbinieki ir palikuši šeit Latvijā. Viņi ir privatizējuši savus dzīvokļus, savus vasarnīcas un garāžas. Un tātad šeit ir diezgan labi iesakņojušies turpmākā dzīvē. Un arī daudz no šīm personām ir nelikumīgi no 18. novembra Latvijas likumdošanas viedokļa pieprasījušas un saņēmušas Latvijas pilsonību. Un trešais kritērijs - Latvijas jurisdikcijā pārņemta 1944. gadā Krievijas federācijā nelikumīgi pievienotā Abrenes teritorija. Mēs zinām, kādi strīdi un diskusijas bija sabiedrībā par šo jautājumu, un vienalga pašlaik pastāvošā vara noslēdza līgumu, kurā paredzēja, ka Abrena ir atdota Krievijai. Un 4. kritērijs - panākt vienošanās ar PSRS vai Krieviju par okupācijas laikā nelikumīgi ieradušos PSRS pilsoņu repatriāciju. Arī to mēs zinām, ka šī 4. māja Latvijas administrācija nav spērus nekādas būtiskas soļus, lai panāktu bijušās PSRS pilsoņu repatriāciju uz savām izcelsmes zemēm. Pats pēdējais kritērijs - pieņems lēmums par visu okupācijas laika nacionalizācijas aktu atcelšanu un likumīgo īpašnieku mantinieku tiesību atjaunošanu. Tas ir noticis daļēji, tur, kur īpašniekiem ir izdevies pierādīt savas īpašuma tiesības, bet arī tur ir bijuši ierobežojumi. Mēs zinām, ka neatdeva
neatdeva tos īpašumus, kas bija atdot jau brešu zemniekiem laukos. Tāpat arī bija daudz citas atrunas, ka, ja ir padomju valsts ieguldījusi ievērojams līdzekļus īpašumu atjaunošanā, arī tad neatdod. Šī ir ļoti plaša tēma par īpašumu atdošanu. Bet skaidrs ir tas, ka īpašumi nav atdoti pilnībā. Jā, un pie īpašumu tiesībām nav izpildīts tāds svarīgs punkts, kā norēķināšanās ar likumīgiem īpašniekiem par okupācijas laikā īpašumiem nodarītiem zaudējumiem un par izmantošanu 50 gadu laikā. Ja šāda norēķināšanās būtu veikta, tādā gadījumā vairs nebūtu daudz ko Latvijā privatizēt. Citādi bija ļoti plašs īpašumu loks, kurus 4. māja Latvijas administrācija atdeva privatizācijai tā, it kā Latvija būtu jaunatklāta, neapdzīvota zeme, un kur sabiedrība būtu tikt veidota pilnīgi no jauna, neņemot vērā to, ka īpašumtiesības Latvijā jau bija veidojušās gadsimtiem ilgi. Tātad arī šie pilsoņu kongresa dotie kritēriji nav izpildīti, un tātad ir uzskatāms, ka Latvijas okupācija nav izbeigta. Un tālāk ir nākošais laika posms, tātad jau ir 93. gads, izmantojot savu pārsvaru plašsaziņas līdzekļos, komunistiskā nomenklatūra sāka rīkot tā dēvētās 5. Saeimas vēlēšanas, lai gan nebija izpildīti šie daudzie kritēriji. Tajās piedalās vēlēšana apvienība Tērzemei un Brīvībai, kuras sastāvā ir arī vadoši pilsoņu kongresa delegāti. Māris Grīnblads, Aigars Jirgens, Andris Ārgals, arī citi delegāti, kas bija vienlaicīgi augstākās padomes deputāti. Un tātad šajā 5. Saeimas vēlēšanās izdotajā Tērzemei un Brīvībai 18. gada 18. novembrī proklamētās Latvijas Republikas atjaunošanas programmā ir teikts: apvienības Tērzemei un Brīvībai mērķis pēc 5. un 6. jūnija ir atcelt Latvijas PSR likumdošanu, pilnībā atjaunojot Satversmes darbību, Latvijas Republikas likumu un varas iestāžu sistēmu, izveidot Saeimas komisiju, kas izmeklēs pašreizējās administrācijas amatpersonu darbības atbilstību Latvijas valsts un tās pilsoņu interesēm, radīt apstākļus likumīgu Saeimas vēlēšanu sasaukšanai. To apzinās visi mūsu saraksta kandidāti. Viņi ir nepiekāpīgi savos centienos atjaunot 1918. gada 18. novembrī proklamēto Latvijas Republiku, tiesisku valstu latviešu nācijas izdzīvošanai. Viņu vidū nav bijušo PSKP biedru un padomju varas augstāko slāņu pārstāvju. Mēs uzskatām, ka apzināt pilsoņu kopumu, atdot nolaupīto īpašumu, atjaunot represēto godu un cieņu, radīt apstākļus, lai katrs latvietis var atgriezties dzimtenē, ir valsts pienākums, nevis tikai katra atsevišķa pilsoņu uzdevums. Ko mēs vēlamies panākt? Latviju deokupēt. Okupācijas armija jāizved kopā ar visiem, kas jebkādā veidā bijuši ar to saistīti un nav Latvijas Republikas pilsoņi. Debolševizēt. Ar likumdošanu uz laiku jāierobežo bijušās PSKP nomenklatūras un PSRS represīvo iestāžu darbinieku tiesības ieņemt valsts amatus. Dekolonizēt. Visām personām, kas okupācijas laikā nelikumīgi apmetušās Latvijas teritorijā, un viņu pēcnācējiem un ģimenes locekļiem, kas nav Latvijas Republikas pilsoņi, jāpiešķir nelegāli imigrantu status un atjaunojot tautsēmniecību, ar starptautisku atbalstu jāpanāk viņu atgriešanās etniskajā dzimtenē,
vai izbraukšanu uz citu valsti. Tātad būtībā šeit ir ietvertas galvenās pilsoņu kongresa prasības Latvijas Republikas atjaunošanai. Bet, diemžēl jau vēlāk sastās Saeimas vēlēšana programmā, šeit ir sastās Saeimas vēlēšana programmā, Tēvzeme, brīvība, LNNK. Šīs 5. Saeimas vēlēšana programmas prasības ir svītrotas. Un arī vēlāk Tēvzemei, brīvībai vadība un Saeimas deputāti par tām aizmirst. Tas ir pilnīgi svītrots no apvienības dienas kārtības. Cik es esmu tā uzzinājis, tad tas ir noticis ar Dzintara Rasnača uzstājīgu spiedienu, un vēl dažas personas tur ir bijušas, kas ir kategoriski pret to protestējušas. Un tātad viss aiziet 4. māja Latvijas Republikas sliedēs. Un pilsoņu kongress nepārtrauc savu darbību arī pēc savu aktīvā darbības laikposma beigām. Pilsoņu kongresa priekšsēdētājs bija Edgars Alksnis, un šajā laikposmā ir pieņemti vairāki būtiski dokumenti. Un viens no tiem, kurš ir ļoti būtisks arī mūsdienu situācijā, un kurš parāda, ka pilsoņu kongresam arī šodien ir būtiska nozīme, ir pilsoņu kongresa paziņojums par tā dēvētās Latvijas Republikas valdības veiktajiem ārējiem aizņēmumiem kopsumā 7,5 miljārdu eiro apmērā un visiem turpmāk iespējamiem aizņēmumiem Latvijas tautas vārdā. Šis dokuments ir sastādīts un pieņemts 2009. gada 27. martā, visdziļākajā ekonomiskās krīzes laikā, kad Latvijas valdība, 4. māja Latvijas valdība glāba bankas, ņemot aizdevumus starptautiskās institūcijās Latvijas tautas vārdā, un izmanto šos aizdevumus nerezidentiem piederošu banku glābšanai. Tātad Parex banka. Un notika iekšēja devalvācija, samazinot algas Latvijas Republikas iedzīvotājiem. Un tātad, jau atsaucoties uz iepriekš manis citētajiem pilsoņu kongresa lēmumiem par to, kad ir uzskatām Latviju par deokupētu, dekolonizētu, šeit ir teikts šādi. Ņemot vērā, ka no iepriekš minētajiem nosacījumiem daļai ir izpildīts tikai pēdējais, tad īpašuma atdošana. Bet starp Latviju un PSRS vai tās tiesību mantotāju Krievija nav noslēgts līgums par nelikumīgi okupētā valstī ieradušos PSRS pilsoņu repatriāciju. Latvijas Republika uzskatām joprojām par okupētu valsti. Tā dēvētā Latvijas Republikas 9. Saeima uzskatām nevis par pilntiesīgu Latvijas parlamentu, bet gan par okupācijas varas iestādi. 1949. gada 12. augusta Ženēvas konvencijas par civilu personu aizsardzību kara laikā 55., 56. un 59. pāns nosaka, ka okupētāja valsts pienākums ir nodrošināt okupētās teritorijas iedzīvotājus ar pārtiku, medicīniskiem materiāliem, medicīnisko palīdzību un atbalstīt palīdzības plānus to interesēs.
Starptautiskās tiesības neparedz, ka okupētāja valsts varētu ņemt aizdevumus okupētās valsts vārdā. Pat nepieciešamība pildīt šos pienākumus nevar būt par attaisnojumu šādai darbībai. Neraugoties uz šiem apstākļiem, Latvijas okupācijas varas iestādes izveidotais ministru kabinets 2018. gada beigās parakstījis aizņēmumu līgumus par aizdevumu saņemšanu līdz 2011. gada 1. ceturksnim, kopumā par aptuveni 7,5 miljardiem eiro. Eiropas Savienība Latvijai plāno izsniegt vidēja termiņa aizdevumu līdz 3,1 miljardu eiro apmērā. Aizdevumu 1,7 miljardu eiro apmērā izsniegs Starptautiskais valūtas fonds. Tālāk tur ir mazāk kreditori Ziemeļvalstis, Austrumeiropas valstis. Tātad šos aizdevumus iecerēts iztērēt nepareizi strukturētās un tādēļ neproduktīvās okupācijas varas iestāžu izveidotās politiskas saimnieciskās sistēmas kārtējo problēmu risināšanai un nerezidentiem piederošu banku stabilizēšanai. Šie aizņēmumi nav paredzēti okupētās Latvijas neatliekamo politisko un ekonomisko jautājumu risināšanai. 18 gadu laikā okupācijas režīma administrācija ir izpārdevusi Latvijas valsts un pilsoņu nekustamos īpašumus, izniekojusi cilvēku, dabas un sociālos resursus, klāji ignorēti ekonomikas pamatlikumi, nav plānota ilglaicīga tautsaimniecības attīstība. Starptautiskais valūtas fonds un citi starptautiskie finansētāji, aizdodot naudu Latvijas okupācijas administrācijai, faktiski atbalsta rīcību nespējīgi korumpētu pagaidu administrāciju, tādējādi pasliktinot okupētās Latvijas pilsoņu sociālo, ekonomisko un politisko stāvokli un vēl vairāk apgrūtinot Latvijas Republikas dekolonizāciju. Tālāk jau ir paziņojums Latvijas komitejas vārdā, Latvijas komitejas priekšsēdētāja Edgara Alkšņa vārdā. Tātad paziņoja, ka neviens Latvijas okupācijas administrācijas pārstāvis nav pilnvarots ņemt aizdevumus 1918. gada 18. novembrī proklamētās Latvijas Republikas vārdā Latvijas Republikas pilsoņi pēc savas valsts deokupācijas un likumīgās valsts varas atjaunošanas de facto šos un visus turpmāk iespējamos līdzīgi radušos parādus neapmaksās. Un līdzīgi satura vēstuli 2009. gada 18. martā ir nosūtīts Starptautiskajam valūtas fondam. Paraksts Edgars Alksnis 2009. gada 27. martā. Mēs zinām, ka pašlaik jau ir Latvijas centrālās valdības aizņēmu parāds sasniedz un pārsniedz 19 miljārdus eiro. Un kopējais Latvijas parāds, iekļaujot uzņēmumu parādus un privātpersonu parādus, pirms pāris gadiem bija aptuveni 50 miljārdi eiro. Un mēs redzam to, ka šī 4. māja Latvijas valdības vienaldzība pret ekonomikas uzdevumu risināšanu rada problēmas arī Latvijas demografiskajai situācijai, kuru arī viņi necenšas risināt, neraugoties uz to, ka ir zināms spēki pat arī parlamentā un valsts iestādēs, kas cenšas īstenot Latvijas demografiskās attīstības programmu. Kaut gan, manuprāt, viņa būtu jāpārdēvē par latviešu tautas glābšanas programmu, jo mēs esam kritiskā situācijā, un statistika ir ļoti neiepriecinoša, un pat atļaušos izteikt savus aizdomas, ka iespējams, ka pat šī nelabvēlīgā statistika ir uzlabota, lai noslēptu patieso stāvokli. Jo es zinu, ka, piemēram, ir satiekās bijušie universitātes studenti, un izrādās, ka 35 gadu vecumā visā grupā ir
ir tikai vienam 2 bērni, un vēl vienam ir 1 bērns. Pārējie ir bez stabilām ģimenēm, bez bērniem.